Vasali Latgulas stundī studējā Tenis Bikovskis. I šodienas raidījumā par piecvieliešanu paģirom Latgulā. Iz sarunu Latgulas stundī esam aicinoši politologus i Latgulas procesu vārotojus, lai runotu par pašvaldību vieliešanu rezultātim Latgulā i par tū, kai dzeivosim toļuok. I šodienas raidījumā esam aicinoši dazadaļātīs Vladislavu Romanovu, digitālo mārketinga speciālisti, Leldi Metlu Rozentāli, politoloģiju Reigas Stradiņu universitātes lektori, Dimitriju Olehnoviču, Daugavpils universitātes mocības spāku i politikas procesu vārotoju, kā arī Andi Kudoru, politologu i Latvijas universitātes sociālo zinotņu fakultātes lektoru. Kū tad parodē vieliešanu rezultāti Latgolā? Vai jūsim katram pošam arī nokamajā reitā beja vismaz morālas paģiras uzzinot vieliešanu rezultātus Latgolā? Bija kādi porsteigumi, kas teica, kas izbreiņā vai gluži otrēži neizbreiņā? Vladislava. Pateikt, ka bija pārsteigums, es nevarētu, jo man liekas, ka nevienam nebija pārsteigums par to, kādas būs vēlēšanas, bet tas lielākais pārsteigums bija tajā, cik ļoti ir traki, un tā es laikam vairāk runāšu par Daugavpili un par Rēzekni, jo to, ka kandidāti, kas ir uzvarējuši, dabūs tik lielu tautas atbalstu, man šīs bija ļoti liels pārsteigums, jo pirms tam, pāris dienas pirms vēlēšanām, mēs kopā ar draugiem no Daugavpils likām tādas, joku likmes, cik tad vietas dabūs katrs deputāts, un tas pats Andrejs Elksniņš, tā kā mūsu balsojumā cilvēkiem, kas dzīvo un interesējās par to pašu Daugavpili, mums nebija nevienam vairāk, man liekas, par 10 vietām, tāpēc jā, tas bija ļoti liels pārsteigums, un es teiktu, ka ļoti nepatīkams pārsteigums, jā. Lelda Metla Rozentāla ar skotu no Reigas puses, kā jūsim tī vieliešanu rezultāti Latgulā? Jāsaka, no sākuma varbūt tas pirmais labais, kas iekrīt acīs, ka ir nedaudz pieaugusi vēlētāju aktivitāte, gan visā Latvijā, bet arī Latgalē tomēr salīdzinoši mazāk, bet par visu vairāk kā 7% vēlētāji ir kļuvuši aktīvāki, kas ir tomēr laba ziņa kopumā. Tāds varbūt Rīgā ar smaidu un interesi un ar tādām vairāk, pozitīvu interesi tiek uztvērts pārmaiņas Lībānos, un lielākais jautājums ir, kas ir šis puisis un kā viņam izdevās pārspēt ilgadējā Līvānu mēra, jeb domas priekšsēdētāja autoritāti līdzšanējo, bet, ja tā pie nopietnākām lietām atgriežamies, tad, protams, ka Daugavpils un Rēzekne, tas kalpoja šoreiz kā tāds lakmus papīriņš, lai saprastu, kā tad īsti vismaz šīs divas lielās Latgales pilsētas skatās uz realitāti. Jo mums jau, protams, ka mēs varam tagad kritizēt un teikt, ka tas ir slikti un tā tālāk, kā varbūt mēs arī viena daļa iekšēji domājam, bet no otras puses tas ļoti labi parāda realitāti. Tātad kaut kas ir tāds Elksniņā, tajā, ko viņš dara un kā viņš runā, vai ko viņš sola, vai kāda ir tā pozīcija, kas spēj uzrunāt tik lielu daļu daugavpiliešu. Un tāpat Rēzeknē, un, protams, ja mēs mēģinām meklēt to atbildu uz, kas tas ir, tad viena no tādām lielajām atbildēm ir tas, ka mēs redzam tādu kā sadošanos rokās par savējiem. Proti, ka mums nepatīk, ka mūs kritizē kā ikvienu. Tad, kad mūs sāk pārāk kritizēt, jūs jau tur Daugavpilī jums tas slikti un vēl kaut kas slikti, tad beigās varbūt, ka es arī pats zinu, ka man tur mājās kaut kas nav kārtībā. Bet Lelde, bet jūs saprot, kas ir savējī krīvis? Kas ir savējī krīviski runājošie?
Grūti teikt. Es nezinu, vai tie ir tikai krieviski runājošie. Reizeknas gadījumā tie noteikti nav tikai krieviski runājošie, es domāju. Un es domāju, ka arī Elksniņa kunga gadījumā tie nav tikai krieviski runājošie. Es domāju, ka tie ir arī latviski runājošie. Jo mēs jau arī redzam, kas ir viņu sarakstā. Tur jau nav tikai krieviski runājošie. Tur ir ļoti dažādi cilvēki. Tā kā, jā, es domāju, ka viņi iestājas par to, ka nerunājiet slikti par mūsu mājām. Andis Kudors arī piekrīt tam, ko Lelde Metla saka, narunājieties sliktu par mūsu mojumu? Es domāju, ka viens no tādiem dalījumiem, šķirtnēm ir tāda vērtību sadalījums. Viens būs etniskais, latvieši, krievi, un tad būs arī centrs un perifērija. Un tas, tātad, ko pieminēja par to savējiem, Latgalē daļa jūtas attālināti no Rīgas, tādā ne jau tikai fiziskajā nozīmē. Starp citu arī fizisko varētu risināt. Ja, tai maģistrālē, kas aizgāja līdz Kurienai, līdz Koknesei, viņai tālāk jābūt. Pie tam nevis 2 joslās, bet 4. Šis nav tikai tehnisks jautājums. Ja uz Rīgu varēs atbraukt fiziski ātrāk un fiziski varēs atbraukt Latgali, tas ietekmēs. Bet atpakaļ uz vērtību lietām. Tātad šis sadalījums, mēs perifērija pret jums centru, viņš ir. Latgalē spilgtāks varbūt nekā citur. Arī Kurzemē tas daļai ir, bet varbūt mazākā mērā. Bet es skumstu par to, ka padomju okupācijas sekas nav izzudušas. Tās nav novērsts. Elksniņa fotografēšanās ar desantniekiem, padomju armijas desantniekiem, ja? Un tad lepošanās, un tad nespēja atbildēt uz jautājumu, kam pieder Krima. Atceros, viņi kaut kādu basketbolistu vēl arēnā tur provocēja, ja? Un viņš tur neatbildēja neko, un arī žurnālistiem neatbild. Julija Stepaņenko, labi, tagad mēs par Latgali runājam, nebūs par Juliju Stepaņenko tik daudz, bet arī viņa nevar, Roslikovs. Kāpēc šie politiķi nespēja atbildēt par Krimu? Es pieļauju, ka pat Elksniņa kungs domā atšķirīgi nekā liela daļa viņa elektorāta. Ja? Es domāju, viņš īstenībā racionālāk spriež par šo visu, bet viņš nepasaka. Šis ir mans minējums. Pēc viņš pielāgojas, viņš nepasaka, kam piedara Krima, ja? Kurš ir agresors, kurš aizstāvās. Viņš pielāgojas auditorijai. Tas man dara skumju. Jā. Auditorijā, ka uzvar tie Krievu vidē politiķi, kuri atšķirībā no Saskaņas, kur pirms tam savārīja ziepes, starp citu arī pašvaldībās, Krievijas kontekstā, un apdraudēja Latvijas nacionālo drošību, ka viņi pielāgojas, tātad viņu elektorātā lielai daļai patīk, ka ir bildes ar padomju desantniekiem, veterāniem, un ka nevar pateikt par Krimu. Šis ir pēc. Tātad Andis Kudors saka, ka padomju okupācijas sekas ir redzamas pašvaldību vēlēšanu iznākumā tagad 2025. gadā Latgolā. Dimitrijs Oļehnovičs piekrīt? Šodien es būšu oponents visiem. Neskatoties, ka jau ir izauga paudze, kam ir savi bērni, kas absolvē skolu, tomēr ir mentālas sekas. Nevis kaut kādas taustamas, bet mentālas sekas noteikti ir, un tos mēs redzam. Mums svarīgi ir atcerēties, ka rudens vecumā cilvēki, tiekam jaunība, bija padomju laikos, un viņi lielākā vai mazākā mērā, jebkura gadījumā daļa no viņiem idealizē to laiku, jo es biju jauna un skaista. A tagad es esmu tāda, kāda es esmu. Tad nostalģija par tīm laikiem. Jā. Tā ir dabiska parādība. Diemžēl, bet tā ir dabiska parādība. Un svarīgi arī ir pateikts, ka tie narratīvi, diemžēl, bet ļoti veiksmīgi nostrādā. Kudra kungs jau teica, visa fotografēšanas atmiņu vietas un tā tālāk, tas nospēlē savu. Tas viennozīmīgi nospēlē savu. Atļaušos oponēt arī profesorai, jo es biju ļoti negatīvi pārsteigts par vēlētāju aktivitāti gan Daugavpilī, gan Augšdaugavas novadā, atvainojiet, gandrīz
visus novadus, aktivitāte bija, ļoti, ļoti zema, jo tas ir pašvaldības vēlēšanas. Parunājam seikāk arī par šo aktivitāti. Tā aktivitāte bija ļoti dažāda, vienā novadā lielāka, otrā mazoka. Tātad Lelde Metla Rozentālī vīsoka, kā Riezekņai Daugavpilī itamās vēlēšanos, tomēr aizgo, salīdzinot ar 2021. gada pašvaldību vēlēšanām aizgo vairāk balsot Daugavpilī par 10% un Riezekņā par 15% vairāk vēlētoju. Pameklējam, varbūt pafilozofējot, kāds tas varētu būt izskaidrojums, dēļ ko kas tad pamudināja šūgot aizīt, kaut vai nedaudz vairāk aizīt, jo, tomēr pirms vēlēšanām, bija samērā daudz arī materiālu, mēdījiem, gan par Daugavpili, gan par Riezekņi, un citus novadus arī Latgolā, tas arī mēdīju materiālu daudzums nebija tik liels. Jā, ja es varu komentēt, tad Rēzeknē noteikti mēs ar kolēģiem arī par to runājam, ka viens tas iemesls, protams, tur ir virkne iemeslu, bet viens varētu būt, pietiekami tāda spraigā cīņa. Parasti ir tā, ka, ja ir tāda spraiga cīņa, respektīvi ir vairākas tās pretēji domājošās puses, kur vienā bija Bartaševiča un Šlesera kungs, un noscīt otrā pusē bija pagaidu Rēzeknes domes, tās, atbalstošās partijas, kas ir pret Bartaševiču, tad tas viss, kas pēdējā laikā Rēzeknē ir noticis ne tikai pašā priekšvēlēšana periodā, bet arī ar domes atlaišanu un visu to, no tā posma ar to sāku, tas viss tā kā cilvēkus vairāk ievilka politikā. Pat tie, kas vispār neko nebija dzirdējuši par politiku, sāka nedaudz sekot tiem notikumiem līdz. Un līdz ar to vienmēr tādās situācijās cilvēkiem ir tendence vairāk aiziet uz vēlēšanām, jo vienkārši tev tā kā izveidojas vairāk savu pozīciju, kuru tad tu esi gatavs arī paust. Tas ir par Rēzeknes. Bet par Daugavpili, tādas lielas cīņas varbūt īsti pat nebija, ja vienīgi tāda cīņa pret Elksniņu. Es domāju, ka Daugavpilī bija ļoti, ļoti veiksmīga kampaņa tieši sociālajos tīklos, ko Elksniņa kungs milzīgi, masīvi un intensīvi veica dažādos veidos. Un mums ir kā šķita, kā Daugavpilī, arī man kolēģi teica, uz ielām vēlēšana nemaz neredz nekādus plakātus, bet tie visi bija pārcēlušies uz sociālajiem tīkliem un tur tie cilvēki tik ļoti mobilizēti. Daugavpilis situāciju Vladislava un Dmitrijs labi porzina ikdīnā dzēvojot. Vladislava, kaidas tos pordūmus par to īšanu, neīšanu balsot aktivitāti? Aktivitāte bija noteikti lielāka. Diemžēl tie cilvēki, kuri arī varbūt aizgāja atšķirību no iepriekšējiem gadiem uz tām vēlēšanām, nobalsoja tā, kā viņi nobalsoja. Un šeit es arī varbūt gribētu papildināt Leldi un pateikt, ka man liekas, ka šajās vēlēšanās uzvarēja nevis Elksniņa labs PRs un laba aktivitāte, bet drīzāk citu partiju pasivitāte un sliktais PRs. Un man liekas, ka šīs ir tā kā vēl trakāk, jo es neteiktu, ka Elksiņa kungs darīja kaut ko pārgalvīgu un kaut ko pilnīgi ārpus kastes. Viņš vienkārši komunicēja tā, kā viņš to darīja, bet šajā gadījumā, ja mēs runājam arī par priekšvēlēšanu laiku, tad viņam tas priekšvēlēšanu laiks bija vairākus gadus. Un viņš ļoti mērķiecīgi un strateģiski gāja uz šo te datumu, un viņš arī tajā datumā arī izgāja no tās situācijas kā uzvarētājs. Pirmkārt, atsakot pilnīgi visiem žurnālistiem intervijā un pasakot, ka viņš dos un sniegs interviju tikai tad, kad viņš zinās, ka viņam nav jāstājās ne ar vienu citu politiķi un partiju koalīcijā. Un tā arī sanāca. Un tas, ko darīja visas pārējās partijas, tas izskatījās pēc tāda izmisuma, absolūti nepārdomāta PR, mārketinga un visa pārējā, un šeit mēs redzam arī rezultātu. Un tad otrais faktors, man liekas, ko ir arī ļoti svarīgi ņemt vērā, ka es esmu pilnīgi pārliecināta, ka cilvēkiem ar labām emocijām ir ļoti grūti izvest ārā no mājām un aizvest uz vēlēšanām. Un šajā gadījumā arī, man liekas, ļoti labi nostrādāja tas, ka ļoti daudz politiķi, tostarp arī Elksniņš, spēlēja uz to, ka rekur mūs apbižo, rekur atkal bija uzpūsts
nebūs tas mākslīgais burbulis, ka Daugavpili atdala no visas pārējās Latvijas, ka saņemamies visi un aizējam uz vēlēšanām un nobalsojam par tiem, kurš aizstāvēs jūsu tiesības un jūsu vērtības. Andi un Dimitrī, tātad piekrītat tam, ko Vladislava saka, ka cilvēki īspējams balso pret valsti, vai tāds lokāla patriotismas Daugavpilī vispār ir labs? Cik šī arī pilsētas karogi, kas pilsētas svātku laikā pat izstūme valsts karogus Daugavpilī, cik te ir tāda beistama tendence varbūt, tagad arī Daugavpilis bez opozīcijas dūmī? Es domāju, ka lokāla patriotisms ir labs tad, ja tas nav konfliktējoši kopā ar valsti. Un te gan jānodala valsts un valdība. Ja? Ir labi kritizēt valdību un politiķus par to, ko viņi dara, ko viņi nedara, bet ja tiek uzbrukums Latvijas Republikai kā tādai, ja, tad tur jau ir problēma. Ja uzbruk nacionālās identitātes elementiem, simboliem, tad ir problēma. Jo valsts nav tikai mājas un betons, bet tā ir ideja. Ideja mums ir satversmes preambulā, un visa satversme ir ideja, un ne tikai tas. Lūk, mēs redzam Ušakovu piemēru Rīgā. Bija reāls mēģinājums visādi nodalīt Rīgu no pārējās Latvijas. Ļoti aktīvi, zili baltā krāsa, kas ir Rīgas karogkrāsa, kur nav nekāds vainas tam karogam. Bet tas tika eksploatēts ar ideju, tas parādījās mēdījos. Bija senos laikos 5. kanāls, 1. Baltijas kanāls šīs krāsas. Tas ir tāda NLP, neirolingvistiskā programmēšana, ar ko saskaņi nodarbojas. Viņi nodalīja un bija tādi plakāti pieturās par to, ka redziet, lepojieties ar Rīgu, ka jūs esat rīznieki, jo Rīga kaut kad ir bijusi valsts pilsēta, viņa bijusi neatkarīga pilsēta, jā, ar statusu. Tāpēc es lepojos par Rīgu, tāpēc, ka tā ir gan bijusi tāda pilsēta, gan viņa ir galvaspilsēta. Šis kontrasts tika kultivēts, mērķiecīgi un ilgstoši. Tas bija ļoti neveselīgi, un tā arī pašvaldības lieta. Daugavpilī ir liela uzmanība un Rezeknē no Krievijas bijusi. Austrumeiropas politikas pētījuma centrā mēs pirms dažiem gadiem veicām pētījumus. Un mēs redzējām, kā miedarbojas pašvaldības ar ārvalstīm, un tā skaitā ar Krieviju. Sanktpēterburga un Maskavas pašvaldības ļoti aktīvi pievērs uzmanību Daugavpilī un Rezeknei, tautiešu politikas ietvaros. Un te jāuzmanās tātad, ja tas lokāla patriotisms kā tāds ir labs, ja vispār prasa normatīvi, ir labi būt savu ciemata reģionu patriotam, bet jāuzmanās, lai tie identitātes elementi tad nav atšķirīgi ar kopējo lielo, lai viņi ir atšķirīgi, bet ne konfliktējoši. Ja? Tātad es esmu latgalietis dzimis, es esmu latvietis, es esmu eiropietis. Man nekas nekonfliktē šajā, bet var uzkonstruēt kaut ko, kas konfliktēs. Bet Oļeknoviča kungs, piemēram, televīzijā sacīja, ka šobrīd Daugavpils būs tāda kā cariste vai impērija. Būs cārs vai imperators. Ja? Tomēr mēs nedaudz aizmirstam par to, cik veiksmīgi bija izmantots arī administratīvais resurs. Daugavpilī tas bija izmantots un izmantots ļoti profesionāli, slēpta veidā. Ja, un CVK īstenībā, kā es saprotu, arī nostradāja nevisai labi attiecībā uz teiksim tā, cilvēku informēšanu par to, kur var balsot. Un daži atnāca uz iecirkni un ir tas, kas ir. Jā, labi, tagad reti kurš nelēmāt CVK, jā, bet tomēr tas ir fakts. Vēl tiešām, kā jau bija pateikts vairākas reizes, gan Daugavpilī, gan Rezekne nostradāja princips mūsējus sit. Ja? Līdz ar to... Kas ir mūsēji? Mūsēji ir mūsēji. Tie kas aizgāja. Ja? Iespējams, krievu valodēgī? Jā. Kaut gan ne tikai. Un vēl viens moments, ja mēs runājam par aktivitāti, es nedomāju, ka ir visai korekti salīdzināt ar 2021. gadu, jo tomēr
Toreiz bija Covid sindroms. Labi, ejam uz priekšu, mēģinājam saprast. Ja vēlēšanu rezultāti šobrīd atspūguļ arī tū, kaida ir sabiedrība kūpumā Latgolā, tad kū šī rezultāti tai kūpumā pa daudzum pašvaldībam verūtīs paroda, kaids tad ir mūsu šis Latgolas, Latvijas austrumu pīrūbežas īdzēvotojs, vālātojs, kas tad jām jūsuprot ir vajadzīgs? Es domāju, es vienkārši ātri pareiķināju par Daugavpili. Ja mēs paskatāmies, cik ir vispār balstiesīgie Daugavpilī un cik aizgāju nobalsoju tieši par Sarauju Latgali, tad sanāk no visiem, ja būtu tā, ka visi balstiesīgie aiziet balsot, piemēram, tad šobrīd par Sarauju Latgali nobalsoja 28%, ja 15,000, tur pabeigām gandrīz 16,000 cilvēku, kas nozīmē no visiem balstiesīgajiem 54,000, tie ir 28%. Tātad vairāk kā 1/4 daugavpilieši izlēma, ka viņi atbalsta šo politisko spēku. Tas nozīmē, pat ja pārējie domā savādāk, tad vairāk kā ceturdaļa ir ar šādiem politiskajiem uzskatiem, kas sakrīt, ar Elksniņa kunga pausto pozīciju. Bet pamēģinājām drusku dziļāk īt, kas tad tam īdzēvotam ir vajadzīgs, jo mēs redzam, ka Rāzekņā viss ir stabīli, naskatoties uz to, ka pret Bartaševiča kungu ir kriminālīta, naskatoties uz to, ka jis tika atlaists, naskatoties uz to, ka bastoja sēdis un kas atsagrīžās Boltā zirga ījoja. Kroslavā viss stabīli, Upirņīka kungs izaverās, ka arī netiks gosts, Ludzā viss stabīli, Daugavpilī Elksniņa kungs nostabilizēja savas pozīcijas. Cilvēki ir apmīrinoti ar asūšu lokālu politiku. Droši runājot. Es vēl gribu piebilst par statistiku. Situācija ir tāda, ka daudzi Daugavpils iedzīvotāji, un ne tikai Daugavpils, ir deklarēti Daugavpili, bet viņi dzīvo ārpus Daugavpils. Ja? Un es nedomāju, ka cilvēks nosacīti no Rīgas speciāli brauks balsot uz Daugavpili. Bet varbūt vajag, ja tu domā citādāk. Tad vai jāsamierinās ar to, kā ieredz. Protams, es saprotu, ko jūs sakiet, jā, pilnīgi loģiski, bet tur gandrīz tad nav risinājumu. Mēs kā varam meklēt attaisnojumus tai situācijai, bet īsti nav risinājumu, jā. Bet jūs kā politoloģi, kā vērotoji, kāds ir risinājums? Elektroniska balsošana. Šai situācijā, kad ir tik ļoti, mēs redzējām, kas mums notika ar šo balsu skaitīšanu, tad es domāju, ka pagaidām ir īpaši, drošības dienesti saka, ka esošajos nestabilajos ģeopolitiskajos apstākļos elektroniskā balsošana tomēr ir diezgan riskants pasākums, un pat tā kā Igaunija apsver iespēju atkāpties no tā, jo tur, līdz galam saprast, ka tur neko neiet. Bet jūsim, kā politoloģim, kā politikas procesu vārotojim, jūsim ir sova vīzija, savs kaut kāds vīduklis par to, kas tad tam īdzēvotājiem ir vajadzīgs, vai jam nav vajag neko? Jo it kā vēlēšana rezultāti paroda par to, ka ar dzeivi pašvaldībos lielāko daļa Latgolā ir apmīrinota, jo balsoja par tīm pošim. Jautājums, vai ir apmierināti? Tas, ka balso par tiem pašiem, tas ir, es domāju, te ir etniskā līnija viena no noteicošajām. Un tas pieslēdzās klāt tad arī šī periferijas un centra sašķeltība. Tas jautājums, cik ir apmierināti, mēs redzam, sociālā situācija Latgalē kopumā ir sliktāka nekā, piemēram, Vidzemē un nekā Rīgā. Par Rīgu un pie Rīgu pat nerunājam, ja. Kurzemē arī ir diezgan pašvāk, neskaitot lielās pilsētas. Un Zemgalē tad ir labāk, un Vidzemē labāk, un Rīgā labāk. Tur uzklājās viens uz otru. Es teiktu tā, ka, ziniet, tas teiciens krieviem svoloč no naš, ja, tā tad ir neģēlis, bet mūsējais. Jautājums, kura no tām līnijām, indivīdiem ir tagad noteicošā, par ko viņš nobalsos. Jā, ir korupcijas skandāli Rezeknē, viss tiek piedots. Vēl ir jautājums, cik kurā sabiedrības grupā ir augsts pieprasījums pēc nekorupcijas. Tas ne visiem vēlētājiem tas pat būs prioritārais. Ja atceramies to stāstu, ja zog, bet dalās toties. Un redz, kā trotuāru uztaisīja no klucīšiem un tam līdzīgi. Tur
Tur būtu sīkāka izpēta jātaisa. Tu pirmīt prasīji, kas ir latgalieši ļoti raibi. Tātad vēlētājs ir ļoti raibs, nav homogēna latgaliešu grupas. Ja? Mēs redzam aptaujas par gatavību ar ieročiem rokās aizstāvēt Latviju. Latgalē ļoti augsts procents ir, kas ir gatavi aizstāvēt par Latviju. Es trusiņu vēsturē mežabrāļi, liels skaits mežabrāļus ar citu bija latgalieši. Ja? Katoļticīgā identitāte nostrādāja pret lielniekiem arī, ja? Un pret caristisko Krieviju, kad vajadzēja izvēlēties 17. gadā un 18. Tā kā Latgala būs ļoti raiba, un es domāju, tur arī izskanēja tev jautājums, ko darīt. Viena no lietām ir, ko rīdzinieki kautrējās darīt, ir jāpievērš īpašu uzmanību Latgalai. Šī ziņā es tad piekrīstu. Var jau vainot, lūk, jums tur ir lielā Krievijas ietekme, un tur Cariskās Krievija un tā tālāk, un sociāli un paši tur dzer, un vēl kaut kas var jau šādās replikās rullēt. Tas neko nesaražos. Es domāju, te drusiņi jāpazemina sevi ir Rīgas kungiem un jādomā par rīcību politikām, kas vairotu darba vietu skaitu palielināšos Latgalē. Nevis vienkārši kaunāk. Mēs redzam, uzņēmējdarbība Daugavpilī, piemēram, ir mazākā līmenī nekā daudzās citās pilsētās Latvijā. Runa par to, cik ir uzņēmumu skaits uz iedzīvotāju skaitu. Daugavpils nav čempioni, labajā ziņā. Tur ir pašvak, bet vai tur nav potenciāli? Nu, lūk, te vajadzētu tā kritizēt, tad var mūžīgi un vienkārši vērot sekas. Es vēlreiz saku, tās tomēr ir arī padomju okupācijas sekas. Šī integrācija būtu iespējama, es pieminēju tā tehniski lietu ceļu, bet tas nav vienīgais. Es domāju, uzņēmēju darbību, jaunas darba vietu radīšana, īpašas programmas, labi, tur ir jau tie Eiropas maksājumiem kaut kāda indeksācija, es pareizi atceros. Jā, Latgalē var tur bišķi labāk saņemt, bet es domāju, šajā virzienā ir jādomā. Ja nevar pieiet ar tādu latviskumu tematiku, nu tad var rullēt vēl ar citiem jautājumiem, piemēram, ar ekonomiskajiem, un tad mantot arī tos latgaliešus, lai viņi nenostājās. Es tagad runāju arī par krieviem, kas Latgalē dzīvo. Lai viņi nenostājās tad pret Rīgu tik spilgti, un, protams, nu jā. Skaņ Latgulas stuņda, šodienas Latgulas stuņda par Latgolu pēc pašvaldību vēlēšanām. Sazarunājamies ar digitālo marketinga speciālisti Vladislavu Romanovu, Daugavpils universitātes mocību spēku politikas procesu vēroto Dmitriju Ļehnoviču, politologu, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes lektoru Andi Kuduru, kā arī Reigas Stradiņu universitātes lektori politoloģi Leldu Metlu Rozentāli. Raidījuma pirmajā daļā parunājam arī par Daugavpili, drusku gribu par Riezekņu. Nu, tomēr Riezekņā dūmja tika atlaista Bartaševiča kungam krimināla līta šobrīd tīsā, bet cilvēki, vēlētoji, nazaskatoties visu to, kas ir bijis pēdējo gada divu laikā, nobalsoja par jo partiju kopā Latvijai. Kā tas fenomens eisi lūkšu katram jūsu prot ir skaidrojums? Ļoti īsi atbildēšu. Man laikam pirmo reizi, kad man uzdod intervijās jautājumu, man nav atbildes. Tiešām šis ir ļoti, es esmu izmisumā par to, kāpēc cilvēki tā balsoja. Tas, man liekas, tam nav kaut kāds loģisks izskaidrojums. Varbūt politologim, profesionālim ir atbilde drūši Leldas kundze. Es domāju, ka kaut kādā mērā jau tur ir līdzīgs stāsts, ko mēs jau tikko runājām par Daugavpilu. Tas tāpat ir stāsts par to, ka mēs jūtamies acīm redzot līdz galam nesaprasti Latgalē, nesadzirdēt. Mēs tomēr jūtam, ka tas mūsējais, vietējais politiķis, lai kāds saprot labāk mūs, un pat ne, jo es domāju, ka šeit, protams, tomēr ir kurā gadījumā Bartaševičs kungs ir tas uzvaras pamatbalsts un nevis Latvija pirmajā vietā tik ļoti. Tāpat laikā varbūt, ka Latvija pirmajā vietā palīdzēja kādam izšķirties par to, ka ja jau ar Bartaševiču kungu kāds sagāja kopā ar viņa partiju, tad tas nozīmē, ka tā partija nav tik pilnīgi nepieņemama vai pilnīgi slikta un tāda, kas ir ārpus likuma. Tā bija tāds varbūt veids, kā to gudri saka leģitimizēt. Bet, es domāju, ka jebkurā gadījumā tā ir nostāšanās par savējiem, par to, ko mēs runājam. Un kas ir tāpēc, ka tu jūties, ka tie citi, viņi tur gudri atbrauc, no Rīgas, vai viņus ieceļ no Rīgas, viņi mums te pasaka, kā mums te ir jādzīvo, bet mēs varbūt jūtamies kaut kā iekšā citādāk.
Andis Kudors jau īsoka par to, ka jābūt tādam dziļam Reigas skatījumam uz Latgolu. Piemēram, Riezekņī no 1. jūļa vairs nebūs kūparteju biroja Riezekņai būt, kur bija apvienošos tā saucamos valstiskos dažādas partijas. Kā jūs domājat, tagad pēc vēlēšanām vai šos nacionālos partijas arī leids vēl Saimas vēlēšanām, kuras arī mēs jums nav toli, kaut kādā veidā tūmār sazarūsās Latgolā, jo tūmār, piemēram, Daugavpilī ir stabilitātei birojs, ir Sarau Latgala birojs, bet nav vienotības biroja. Labi, nacionālim tagad ir birojs kopā ar šo Eiropas parlamenta grupu, bet koalīcijas partijum, šobrīd koalīcijas partijum tāda izteikta biroja Latgolā nevīnā valsts pilsētā. Vai vispār tī biroji kaut ko nozīmē? Vai tikai tāda telpa tikai? Vai te... Nozīmē. Redz, te, es domāju, latviešu partijas un nosacīt tas vārds, jā. Teiksim tā, partijas, kuras orientējas vairāk uz latviešu vēlētāju. Tām ir, es domāju, tās ideja par liederības koeficientu, cik daudz man enerģijas iztērēt, lai es tad dabūtu pretī ievēlētus cilvēkus. Un viņu resursi nav bezizmēri partijām. Viņas ir kopumā, Latvijas partijas ir mazas, arī lielās partijas ir mazas. Un labi, tagad finansējums ir pieklājīgs, tas gan tiem, kas jau ir bijuši ievēlēti. Tur gan nevarētu teikt, ka tas būtu mazs. Bet ir liederības koeficients. Ko ir skaidrojams tas, ka, piemēram, šobrīd vadūšajai partijai, jaunajai vienoteibai, ni Riezekņā, ni Latvijas otrajā lielākajā pilsētā Daugavpilī nav savu telpu, sava biroja, kur jī saka, mēs esam klotesami ite Latgolā? Jā, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka jaunā vienotība vispār soļo pa kalnu lejup, nevis pa kalnu augšup. Un jautājums, cik tur ir personas, kurām ir izsalkums pēc tā, lai būtu ievēlētiem un tam līdzīgi tāda vēlme būt pie varas. Es domāju, viņi drīzāk ir norietoši. Viņi jau būtu aizgājusi pa skuju tā, ka ja Kariņi neizvēlētos par kompromisu figūru pirms kādu laiku, ja, un tur viņu atceramies Saeimā, cik viņi bija ievēlēti. Es gan domāju, ka uz parlamentu vēlēšanām nedaudz sasparosies. Es priecājos, ka Nacionālā apvienība, piemēram, kas Daugavpilī ir kaut ko izdarījusi, ja. Es pieļauju, ka varbūt būs uz nacionālām vēlēšanām, kas vēl pacentīsies. Kopumā es gribu teikt, es neredzu teātru risinājumu vispār, jo tie lielie Latgales risinājumi ir saistīti kopumā ar visu Latviju, ja, gan par mēdījiem, gan par izglītības sistēmu. Es pieļauju, ka būs cilvēki, kas ir manu vecumu un vecāki Latvijā dzīvojušie krievi, kas neintegrēsies tajā veidā, kā mēs redzētu, kā labi esam. Pavisam otri, varbūt Dmitrijam un Vladislavam arī par tīm birojiem, dūtu kaut ko, ja jaunajai vienoteibai vai progresīviem vai zemņīkiem tagad Daugavpilī uz Reigas ielas būtu ar redzamas telpas, ar skaistamu izkortņam. Mums jārunā par kadriem. Daugavpilī ir izteikts kadru trūkums, jo ir pierādījumi tam, ka cilvēks, kas ir saraksta, viņš pats nezina pilnu nosilkumu, un viņš pats nezina, kas ir rakstīts programmā. Ja? Un tas nav tikai Daugavpils problēmas. Tas nav, būsim godīgi. Runājot par Nacionālo apvienību, šeit ir jāredz potenciālu, un īstenībā neskatoties uz to, ka viņiem bija diezgan nopietnas kļūdas, ja, bet balsotāju skaits par viņiem dubultojas. Absolūtais skaits. Ja. Un tas ir noteikti pozitīvi, un nacionāla līmeņa partijām īstenībā ir tāds teiciens. Uz nākamajām vēlēšanām ir jāgatavojas nākamajā diena pēc vēlēšanām. Ja? Lūk, es nedomāju, ka, un šeit es absolūti piekritu Kudora kungam, jaunai vienotībai Daugavpilī es nedomāju, ka viņam kaut kādas izredzes ir, jau bija pateikts. Tas arī prasa finansējumu. Vlada? Man liekas, ka te ir svarīgi runāt nevis par to, ka tur ir biroji, jo, man liekas, ļoti labs vārds bija pieminēts vārdu salikums būt klātesošajiem. Un tas nenozīmē vienkārši uzlikt lielu izskartni ar partijas nosaukumu, tas nozīmē ikdienā iesaistīties pilsētas dzīvē. Un vai tas būtu labi?
Jā, protams, kāpēc nē, bet vai tas praktiski ir iespējams, jo mēs jau, man liekas, gadus 3 runājam būtībā katru reizi par vienu un to pašu, un katru reizi mēs runājam tā kā, jā, tas ir sarežģīti, tas ir ļoti ilgtermiņa process. Un tas process 3 gadu laikā vispār necik nav pakustējies. Nacionālā apvienība ir parādījusies Daugavpilī, bet, būsim godīgi, viņi vairāk izskatījās pēc kaut kādiem brīvprātīgajiem, nevis pēc nopietnajiem politiķiem. Un arī tas, ko Dmitrijs tikko pieminēja, ka vēlēšanām jāgatavojās nākamajā dienā pēc vēlēšanām, tā kā nākamajām vēlēšanām. Man arī bija tā iespēja novērot, cik ļoti ātri partijas, kas bija tā kā latviski noskaņotās partijas Daugavpils kontekstā, kā viņi nomainīja sociālajos tīklos profila bildes, respektīvi visas vēlēšanas pagāja, mēs vairs neesam tajā partijā, visi varam atpūsties. Un arī tas, kas bija pieminēts, man liekas, ļoti svarīgi, tieši cilvēki, ne jau birojs, ne jau tā izkārtne, ne jau tas cilvēki, navas birojs. Labi, mēģinājam runāt par citam pašvaldību. Kvalitatīvi cilvēki, kuru arī Latgola ar izglītību augstāko. Mēģinam runāt arī par citam pašvaldībām, jo Latgola nav tikai Riezekņa un Daugavpils. Tātad lielākais porsteigums Latgolā ir Leivonu novads, kuram 2001. Gadā dzims Dāvids Rubens ar savu jaunos konservatīvos partijas sarakstu, uzvar, īgūst 6 vītas, uzvar arī ilggadēju novada priekšsādātoju Andri Vaivodu, kurš novadu ir vadījies aptuveni tikpat ilgi, cik Dāvidam Rubenam ir godu, jo, piemēram, tātad Vaivoda kungs par mēru Leivonus tika ievēlēts 2002. Gadā, bet Dāvids Rubens ir pīdzimis 2001. Gadā. Itas fenomens, ka jaunieba izkonkurēja tā saucamos vecūs bukus, tas ir noticis, Latvijā tas tāds viens no spilgtākajiem piemēram. Jūs saprot, ar ko tas saistāts? Livena bija pārsteigums, bet mums ir jāskatās, kas notiks tālāk, jo Vaivoda kungs ir ļoti, ļoti gudrs, ir tehnokrāts. Un es domāju, ka ļoti labi, ka jaunieši iet politika. Reālā politika nevis sēž apspriež kaut ko sociālais mēdījos. Tas ir ļoti labi. Ir jāskatās, kāda būs koalīcija. Ja? Jo mums ir daudz piemēru, tad, kad partija uzvar, bet paliek opozīcija. Ja? Un vēl runājot par situāciju citas pilsētas. Dimitrijs, tomēr es gribu par Leivoņiem un tad vēl par citam pilsētam, ja tomēr mēs tūs atbildētu jautājumu ļoti daudz. Tad varbūt par Leivoņiem, Lelde, Andi, jūs kā politologi, tas taču nenotiek Latvijā tik bīži. Tas šoreiz laikam ir noticis, jāsaka, 2 vietās, iespējams līdzīgi, otrā pusē Latvijā Jelgavai, laikam ir tāds, arī šāds pats stāsts ar Rāviņu kungu, kas bija ļoti ilgadējs priekšsēdētājs, bet, acīm redzot, mēs, protams, ka neesam tur uz vietas dzīvojuši, un es vismaz nevaru pateikt objektīvi, kas tad tas ir par iemeslu. Man liktos, pirmkārt, es skatos uz aktivitāti. Ir ļoti būtiski tieši Līvānos, tur ir aktivitātes lēciens. Iespējams, ka šis jaunais puisis ļoti aktīvi strādāja, varbūt ar Līvānu novada jauniešiem. Viņi tika uzrunāti, viņi aizgāja, nobalsoja vairāk nekā varbūt otra bloka atbalstītāji, kas arī varēja nosvarstīt tad to vēlēšanu. Varbūt klausētojiem, kuri kādas citas Latgulas puses nezina par Leivoņiem, pats Dāvids Rubens ir rudzāti. Bija liela diskusija par vidusskolas nokūtņi. Tas īspējams varētu būt arī faktors. Piekrītot? Es domāju, ja man prasīt kā no malas vērotājiem, man liekas, ka varbūt Līvāna no vienas puses skaitās tāda industriāli sekmīga Latgales pilsēta, kurā viskaut kas notiek. Un viena no bogotokom, jo arī kādā citam Latgales stundam noskaidrom vidējo alga ir pat lielāka nekā Riezekņā un Daugavpilī. Tieši
Tieši tā. Un iespējams, ka vienai daļai tādu jaunākas paudzes vēlētāju gribējās, lai arī pilsētas vadībā iespējams ir kaut kāds tāds jaunāks un dinamiskāks cilvēks, varbūt ar visu cieņu esošajam vadītājam, bet redzot, ka principā pilsētā ir liels attīstības tāds potenciāls un tur tā kā viss iet labā virzienā, ka varbūt tādu jaunāku pasaules redzējumu tā ļoti, teiksim, korekti izsakoties. Porejiem sarunas biedrim ir kam, kas par Leivoņiem vēl piebilstams? Izlasot partiju programmu, es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka bija runāts par konkrētam problēmām, ne par, globālajām problēmām, ja mēs sāksim dzīvot labāk, bet ļoti konkrēti, un tur redzams, ka strādāja ļoti profesionāls. Sabiedrisko attiecību menedžeris, un tā arī ir jābūt. Latgolā Preiļus lela aktivitāte samārā lela salīdzinot ar citom pašvaldībām uzvar Latgolas partija, uzvar Poļlīcnūši, nazaskatoties uz to, ka Adamoviča kungam ir bijuši nasmukumi kā Saeimas deputātam, un arī Plyudas kundzei ir bijuši nasmukumi, ir pat arī procesi. Ir kas par Preiļim, kādam sarunas dalībniekiem piebilstams? Seikok pāanalizējot. Man vakardien bija eksāmens. Ja? Studiju kursa, es saucu politologiju, bet studiju kursa ar savādāku nosaukumu. Un bija kolēģi no Preiļiem, studenti, ja? Un viņa pateica tā, balsoja no vienas puses par savēju, otrā pusē tur bija veikta diezgan tāda pozitīva kampaņa. Savējais, ja? Ne tikai kā Preiļi, ja? Bet arī savējais vienkārši staigāja pa ielām, sarunājas ar cilvēkiem. Man taču patīkami, lai, es redzēju viņu, ja? Un tas arī ir dabiski. Ja? Tad darbs ar elektorātu uz vītas, fiziski sateikūt pogolmā, pazarunājotīs. Man vienkārši gribējās arī tā par Preiļiem ļoti labu lietu pateikt, ka viņi ir uz visu kopējā Latgales fonda vienmēr superaktīvi salīdzinoši vēlēšanās, kas nozīmē, ka acīm redzot vietējā pārvalde, vietējie politiķi kaut kādā mērā ir pietuvinātāki, varbūt vairāk, tautai savā novadā, un ka cilvēki jūtas, vairāk piederīgi politiskajai varai, jo tas nav kaut kāds vienreizējs izņēmums, bet pat skatoties tādā ilgākā griezumā, preilēnieši ir tādi patiešām politiski aktīvi, šoreiz vispār faktiski gandrīz 50% aizgāja, liekas, super, varam būt lepni ar Preiļu novadu. Bet kaimiņu novada Augšdaugavas novada ļoti samārā zem aktivitāte, tikai 32%. Tas nozīmē, ka lokālā vara tieši Preiļos ļoti labi spēja uzrunāt savu vēlētāju, vispār savu cilvēku, savu pagasta novadu iedzīvotāju. Piebilstot, Kudara kungs aktualizēja jautājumu par infrastruktūru. Jūs zināt, daudzi cilvēki neaizgāja uz vēlēšanām, tāpēc, ka viņi fiziski nevar aizbraukt no savam lauku setam nosacīt. Ja? Un tas ir taču balsošana sātā. Jā, taču var atbraukt. Jā. Aizmontēt to īspēju. Jūs to ļoti labi zināt, bet par to bija ļoti maz informācijas. Ejot uz sarunas noslēgumu, par nokūtņi runājot, arī par politiskos dzeivis nokūtņi redzam arī, ka politiskos procesos ir pieteikuši daudz dezinformācijas, ir tie jautājumi par to, kā mēs vispār šajos ģeopolitiskos apstākļos, cik mēs varam justies droši, ir jautājumi par to, vai vēlēšanu rezultāti Latgolā ir vai nav šo brīža ģeopolitiskos situācijas spūguļs. Kādu jūs redzat tu nokūtņi, tu darbu pašvaldībos, tu darbu arī tīm, kuri varbūt bijis opozīcijā, i napīkrist tīm, kuri valdēs vienā vai otrā pašvaldībā?
Krievijas spalvainā roka līdz ar lielajiem Krievijas kanāliem nav pazudusi pilnā mērā. Tātad sociālās platformas ir tas veids, pa kuriem tad nāk vēstījumi un tiek izplatīti. Man ik pa laikam ir iesūtījuši pazīstami, piemēram, kristieši vēstījums, kas ir saistīti ar kristīgām lietām, jo tā arī tēma, kas man ļoti ir sirdī tuva, kur ir pilnīgs Kremļa interpretācijas kaut kāds kokteils informācijas kara produkts. Un tad viņiem cenšos skaidrot, jūs saprotiet, tur ir meli vienkārši, un tur ir uz jums speciāli strādā, jo Kremļa tagad propagandisti un dezinformatori pēdējos gados strādā vairāk nevis uz liberālo auditoriju, bet uz konservatīvo un kristīgu konservatīvo, pie kuras es arī sev pieskaitu. Un tas ir kaut kas jauns, tas ir arī Amerikā, tas nav tikai Latvijā, ja? Tas ir Amerikā, mēs redzam daļa Trumpa atbalstītāji par Ukrainu atražo Kremļa naratīvus, ja, viņus māna, un var sakot, doma tāda ir, ka tad viņi jau nav atmetuši domu ietekmēt, vienkārši viņu instrumentu klāsts ir samazinājies, paldies Dievam un paldies Nepal-P par to, ka lielie kanāli dezinformācijas ir slēgti te, bet, nav tā, ka neviens arī nebraukt vairs uz Krieviju, nav tā, ka radi nebūtu, nav tā, ka kaut kāda komunikācija nenotiktu. Es domāju, es gribēju uzsvērt to, ko jau kolēģi teica, tomēr vēl tā šaurākā vietā ir tā kadru tēma, ja daudz talantīgi latgalieši Rīgā dzīvo. Un ir gan jurisprudencē Rīgā, gan policijā, gan aizsardzības resorā. Vienkārši tas ir, ko es esmu pavērojis, ja. Un tagad, kā to atrisināt uzreiz, es nezinu, un tiem vietējiem politiķiem būs priekšrocības. Tātad jodūt īspēja balsot cilvēkam Reigā par savu pašvaldību Latgolā. Nē, te izskanējis piekrītu tam, ka tagad ir riskanti būt elektroniskā balsošanai. Šodien tas ir riskanti, varbūt tas būs parīt aktuāli, ja, bet ne tagad. Pārāk, teiksim, jārīkojas gan lokāli, gan globāli. Priekšroka būs vietējiem aktivistiem. Tas, kas bija Līvāna ar fenomens, es domāju, man gan tur trūks informācijas līvāniešiem, neesmu runājis. Es Reizeknē vairāk grozos, jo tur man sievas radi dzīvo. Bet, un pats es piedzīvu Tilžā, Balvu rajonā toreiz. Bet par visu Latgali es nevaru spriest, bet es domāju, tur, kur būs jauni cilvēki alternatīvi vietējiem korumpantiem vai vecajiem bukiem, ne jau visi tur ir tādi, es tagad saku par simboliskā nozīmē, par dažiem, ja? Tad vietējie, kuri būs ar reālu piedāvājumu, talantīgi un mācēs sabiedriskās attiecības, labi pielietot un sociālās platformās rulēt. Sociālās platformas ir jārēķinās politiķiem, ja? Tur no tādas konstruktīvas pieejas kampaņā jāpāriet uz daudz ko inovatīvu. Tāda ir dzīve, arī TikTokā jārulē. Patīk, Udara kungs saka, joporīt uz inovācijām vairāk, ko saka porejī un tomēr, par to nokūtņi nedaudz, par to, kādu jūs to nokūtņi prognozējat un redzat? Jā, par to nākotni. Vēl uz ko Kudora kungs runājot, par ko es atcerējos, ko mēs vispār šogad pašvaldību vēlēšanās varam novērot, un es domāju, ka tas ir noderīgs padoms arī Latgalei, ka visur tā kā uzvaras gājienā iet reģionālās partijas, ka cilvēki tur, tā kā viņi tomēr uzrunā, vienalga, vai mēs skatāmies tur Liepāja, vai mēs ejam pāri no viena gala līdz otram Latvijai, ļoti daudzās vietās cilvēki izvēlas reģionālās partijas. Tāpēc iespējams, ka varbūt, ka tas akcents pat nacionālajām partijām nav jāliek uz to, ka viņas tagad sūtīs paši savus aģentus tur un teiks, ka mēs esam vienotības cilvēki un tagad balsojiet par vienotību, bet gan, kā jūs teicāt, varbūt jāmeklē spēcīgi vietēji cilvēki, kas organizē alternatīvas reģionālas partijas, kurās iespējams, ja nepieciešams, atbalstu vai no materiālās perspektīvas vai vēl no kādas sniedz, varbūt ir kāda sadarbība tad ar nacionālā līmeņa partiju, bet akcentu liekot tieši uz to, ka tie cilvēki ir savējie, no savējo vidus. Jo tieši tas jau arī tas, ko mēs šodien sākām. Kā arī Elksniņš ir savējais, un arī Bartaševičs ir savējais, un arī Līvānos ir savējais. Tātad, principā, mēs gribam savējo, mēs negribam to Rīgas kaut kādu vispārējo vai kādu, kas iedzem Rīgas karogu, it kā no Latgales, dzimis varbūt Latgalē, bet patiesībā tāds iesūtītais kaut kur. Kāda situācija bija Rieziņas pašvaldē?
valdībā, kur, starp citu, partijai Sarau Latgale bija cilvēki, kas nedzēvoja Riezekņa, un viņi Riezekņas dūmi natak īvālāti. Vēl noslēdzošīs vārds Vladislavai un Dimitrijam. Par to, kāda nākotne Latgalei, es nerunāšu par visu Latgali, bet es vairāk par Daugavpili atļaušos. Es domāju, ka viss būs slikti līdz nākamajām vēlēšanām. Diemžēl mani visvairāk biedē tas, ka es pieļauju, ka vietējiem aktīvistiem, Daugavpils aktīvistiem ir nolaidušās rokas, bišķiņi. Pēc šīm vēlēšanām es pieļauju, ka mediji arī jūtās nedaudz kā zaudētāji, tāpēc, ka bija saražot ļoti daudz neatkarīgie mediji, daudz kvalitatīvie materiāli, kas atklāja visādas korupcijas schēmas, kas atmasko negodīgos politiķus, un mēs ļoti labi redzam, ka šīs nav nostrādājis. Un es pieļauju, ka, es nezinu, mana glāze vienmēr ir pustukša, es pieļauju, ka nekas labs nenotiks, bet man līdz ar to arī ir ieteikums vairāk vērsties pēc ekspertu padoma, jo šobrīd, kā es jau minēju, partijas, kas bija opozīcijā Elksniņam, izskatījās vienkārši pēc brīvprātīgo partijas. Ir ļoti daudz eksperti, ir ļoti daudz cilvēki, kuri varētu palīdzēt ar mārketingu, ar PR, ar materiālu ražošanu, es nezinu, pilnīgi ar visu. Nav jādara pašiem, jāvēršās pēc palīdzības un jādara viss profesionāli, jo tajā brīdī, kad tu stājies pretī tik liela milzim kā Elksniņa kungs, tev arī jāsaprot, ka tu nevari vienkārši uzkarināt uz mašīnas Latvijas karogu, pabraukāties pa Latgali un cerēt, ka par tevi rītdien aizies un visi latvieši nobalsos. Tādiem žēl nenotiek. Un šeit jāspēlē arī līdzīgi, kā to dara Elksniņš. Tā. Aida, tu nokūtņi Dimitrijs Olehnovičs redz? Es daļai piekrītu arī Vladislavai, bet tomēr mēs jau šodien runājam par partiju biroju. Es ļoti, ļoti ceru, ka Latgalē būs, un arī Daugavpilī būs sabiedrisku mediju birojas, kas būs kā novērotājs par situāciju gan Daugavpilī, gan arī Latgalē, jo attiecībā uz situāciju Daugavpilī, diemžēl es esmu pesimistiski noskaņot cilvēks. Būs skaistas PR kampaņas, bet kas slēpsies aiz tiem, ir ļoti, ļoti grūti pateikt. Un ir jāstiprina informatīvu telpu. Ja, un turklāt, ja mēs runājam par lingvistisku situāciju, ko tur slēp? Ir jābūt arī raidījumam krievu valoda, poļu valoda, kas ir pieprasīta. Varētu būt arī lietuviešu valoda. Un vajadzētu būt realistam. Ja, ne katrs. Ja, jo, pieņemsim, braucot sabiedriskajā transportā, es reizēm novēroju, ko lasa vai skatās cilvēki. Būsim objektīvi. Telegramu pilnībā mēs nevaram aizvērt. Tīri tehniski. Nevaram. Ja? Bet ir jāstrādā pie tā, un ir jāstrādā ļoti pārdomāti, ļoti profesionāli, jo aiz Elksniņa, tas, kas raksta viņam tekstu, stāv ļoti labi filologi un ļoti labi sabiedrisko attiecību speciālisti. Un tas nostrādāja. Ja? Un tā jau ir pagājība, kad teica, ka seniori neizmanto sociālos mēdījus. Izmanto. Skaidrs, ka ne visi, bet izmanto. Atbildot Dimitrijam Olehnovičam, sabiedrisko mediju studija Riezekņā ir un arī Daugavpilī būs. Paldies, ka šodien atrodat laiku, parunājam par pašvaldību vēlēšanu rezultātiem Latgolā, par to, kāda nokūtņa Latgolā varētu būt. Šodien sazrunājāmies ar digitālā mārketinga speciālisti Vladislavu Romanovu, Daugavpils Universitātes mocības spēku Dimitriju Olehnoviču, politologu, LU sociālo zinātņu fakultātes lektoru Andi Kudoru, kā arī Reigas Stradiņu Universitātes lektori Leldu Metlu Rozentāli. Paldies par sarunu!